pedofīlija, vārdarbība par bērniem. Regulāri izskan ziņas gadu no gada, kad kādā no katoļu konfesijas baznīcām ir notikuši kāda nekrietnība pret bērniem. Pāvests, priesteris, vēl saziņ kas. Kāpēc tieši katoļu konfesijā šīs nekrietnības? Tās saknes jau ir sen un dziļas katoļu konfesijā. Sākot ar laikiem, kad mēģināja korģēt jau Dievu vārdu. Ar krusta kariem, ar ticības uzspiešanu, ar visām šīm lietām, kuras šodien daudziem necīgiem cilvēkiem liedz kļūt par patiesu Kristus sekotāju, jo neskatās uz Dievu, bet skatās uz šo konfesiju, uz reliģiju. Reliģija ir pretīga lieta. Viss cauri Jēzus mācīšanas laikā, kad viņš bija uz zemes, viņš nosodīja reliģiju, murgus, kas iet pret Dievu. Tāpēc mans aicinājums ir neskatīties to, ko dara kāds pāvests, konfesija, reliģija, bet skatīties uz Dievu, uz viņa vārdu, uz Bībeli, meklēt Dievu, jo viņi atskaitīsies par savu dzīvi, bet neticīgs cilvēks nesīs atbildību par savu dzīvi. Mums visiem ir grēki, mums visiem vajadzīgs glābējs, mums visiem vajadzīgs Jēzus Kristus piedošana. Tāpēc neskaties uz to, ko ir darījuši konfesija, jo viņi atmaksās par saviem augļiem. Protams, vajag apdomāt tiem, kas vēl atrodas šajās konfesijās, kas notiek viņu baznīcās, viņu konfesijās, viņu draudzēs, kas notiek ar viņu mācītājiem. Bet parastiem cilvēkiem nevajadzētu ņemt redzējumu no šiem garīdzniekiem par Dievu, bet pats Dievs ir teicis, kā vajag būt, viņi dara tā, kā paši grib. Tā ir milzīga atbildība, ko šie cilvēki ir izdarījuši, šīs regulārās ziņas par šīm izvarošanām. Bet mans ieteikums ir meklēt Dievu, nevis skatīties, ko kāds ir izdarījis cits. Jo Jēzus Kristus to atnākšanu ir drīz. Un tad kā tas saņems pēc saviem darbiem. Vai tev ir laiks patiesībai?